Jaudas stenda šodien atbrauca izmērījām jaudu. Īpašnieks saka, ka bišķiņ vēlais, tad jauda nav 3 litrīgais ar vienu turbīnu, 173 kW, 520 griezes moments. Vajadzēja būt ekoloģija izņemta, bija izurti 3 caurumi, tāds kā šnukurs iekšā. Aizcerējies normāli nebija izmērījām uz to faila. Pārbaudījām failu, fails nečipots, pārbaudījām jaudu. Viņam 200 zirgu un 440 griezes moments, tad vajadzētu būt 235, 6 un 520 griezes moments. Izbraucam ar datoru uz to oriģinālo failu, paņemam datalogus. Uz datalogiem redzējām, kad viņam problēmas ir ar turbinas geometriju un nepiepuš turbina tik, cik vajag. Gaisa kvantiti viss pietrūkst arī gaisa. Rails injections bija kārtībā. Degvielas injections 60 nepilni miligramai, tā kā tāda ziņā pārējais viss ok, bet liela problēma ar turbinu. Īpašnieks pats ir mehāniķis, nims no turbinas remontēs, viņš atbraucies no Tallinas pie mums uz jauda stenda. Tagad mēs sakārtojam, sačipojam failu, tūlītas izbrauksim, paskatīsimies, kādi būs rezultāti uz mūsu čipota faila. Brauks meisteris, sakārtos turbinu un viņa vispār ļoti forši labi sāks braukt. Tā kā čipojot mašinas arī tiek pārbaudīta viņa motora darbība ar datalogiem, kas viņam darbojas, kas ne, un nodota visa informācija klientam, kas ir nepieciešams salabot. Viņš pēc tam pats pieņem lēmumu, vai čipot, vai braukt uzreiz remontēt. Šobrīd rakstam failu, un tūlīt zināsim, kāds viņam rezultāts būs. Programmējas fails caur OBD, izmantojam autotuneri skaneri, viņš diezgan stabils un ātri raksta. 79, 80, 81% jau. Starp citu bija izkodētas ļoti daudz kļūdas, kuras mēs sakodējam atpakaļ. Brauksim tūlītas uz ruļiem un paskatīsimies, kāds būs rezultāts un kādas kļūdas viņam iedēksies, kas bija nodzestas citā servisā. Viss fails ir ierakstīts. Tūlītas šķinam augšā. Fails ierakstīts, paskatāmies, kas būs par kļūdam. Pēc pārprogrammēšanas pagaidām kļūdu nav. Pabrauksim, paskatīsimies tālāk, kā būs un kāds rezultāts būs. Pie viena mēs ņemam arī datalogus, visu, lai būtu perfekti. Paņemam logus un skatīsimies, kāds rezultāts būs. No rezultāts tagad pēc čipošanas, protams, nav nekas iespaidīgs, 230 gandrīz zirgi. Un tūlītās paskatīsimies, cik viņam tad grieze. 548, 100 newtonu vairāk ir klāt. Problēma ir degvielas, tā, gaisa sistēma. Pieprasītais būs cīra mums 2700, bet reāli ir 2400 millibāru. Bet tas ir jābūt 1,7 būsta, bet reāli ir 1,1, 1,3. Tur tā vislielākā problēma un ir. Tā kā būs jāremontē turbinas un būs viss kārtībā pēc turbinu remonta. Redzat, tagad mašina ir rezultāts pēc čipošanas. Zila linija ir to, ko pirmoreiz atbrauca, un sarkana mūsēja. Ir iespaidīgs rezultāts. Var teikt, ka diena un nakts pirms un pēc, bet skaties, ja tu čipoji bez jauda stenda un bez datalogiem, tu vari atdot mašinu, sačipot ar šādu rezultātu. Klients vienkārši būs starā, pateiks, blin, čot kā mašina iet, vienkārši lopa, liels paldies, tavs super, jā, samaksās naudu, viss ir ok, bet redzi, kas notiek, tu uzlieki viņu uz jauda stenda, tu redzi, ka viņam pietrūkst zirgi, pietrūkst griezes moments, pēc čipā, protams, pēc līgņiem izskatās 100 newtonu dīzeļiem ir labi, griezes moments, un zirgspēki 28 klāt, nav nepilni 30, arī ir ok, bet tas nav ideāli, un mēs redzam uz datalogiem, mēs redzam arī uz jauda stenda, cik viņam ir uz oriģinālu un cik viņam ir pēc čipošanas. Tādēļ es uzskatu, ka tas ir pilnvērtīgs čipošana uz jauda stenda ar datalogiem, ar faila pārbaudīšanam, ar programmatūram. Tādēļ mums uzticas šādi cilvēki un brauc pie mums ciemos jau ne pirmo reizi.